Tātad labdien vēlreiz, es esmu doktora Liena Sīle, psihiatrs. Šodien mēģināšu jums pastāstīt un jūs ieinteresēt jautājumā par šizofrēniju, kā būt līdzās tieši no perspektīvas, kas ir ģimenes locekļi, mīļotie ģimenes locekļi, emocionāli tuvās personas un visi, kam rūp savs līdzcilvēks. Un sāksim ar teorijas daļu par pašu saslimšanu, tad par to, kā ir būt līdzās, kā ir justies piederīgajiem, kādēļ rodās dažādas šīs te emocijas. Gan arī mēs izrunāsim palīdzības iespējas, gan pašam pacientam, varbūt pat šoreiz vairāk palīdzības iespējas pat piederīgajiem. Un tad pašā nobeigumā būs mums jautājuma daļa. Man smuki neiet uz priekšu. Tātad, pavisam pamatos es centos tomēr veidot to lekciju tā, lai veidot kā stāstu, lai labāk saprastu katru sevi, lai labāk saprastu cilvēku, kuram ir psihiska saslimšana un par visu ārstēšanos kopumā. Jo visbiežāk tās vilšanās arī rodās, kad mūsu gaidas nesatiekās ar realitāti. Un tas var notikt tad, ja piemēram, ir saslimšana un mēs tagad sagaidām to, kad cilvēks būs pilnīgā vesels, vai cilvēkam vairs nebūs nekādu veselības traucējumu vai slimības pazīmju, un tieši otrādi, varbūt viņš pat kļūs vēl tur centīgāks, viņš pēdējos 10 gadus, piemēram, ir dzīvē mazliet nokļuvis kādā sarežģītākā situācijā, nav pabeidzis skolu vai izkritis no darba, bet beigās mēs dabūnam to vilšanās sajūtu, ka pēc apmeklējuma medicīnas iestādē it kā nekas nemainās. Un kas ir būtiski, tas pirmais mans message jums, ka nevar dzīvi skatīt tikai vienā mazā šaurā griezumiņā vai vienā mazā aspektā, pat tad, ja cilvēkam ir psihiska saslimšana, vai arī endokrinoloģiska vai kardioloģiska, tik un tā saslimšanas ārstēšanas rezultāts būs atkarīgs no visām iespējām dzīves sfēru iesaistes. Un tas nozīmē to, ka strādājot ar pacientu, mēs strādājam ar viņu ģimeni un ar visu viņa dzīvi. Un tā ir psihiskā veselība, tie ir garīgie aspekti, tie ir emocionālā labsajūta, labvēlība, apkārtējā vide, sociālā labklājība un fiziskā veselība. Līdz ar to psihiatram no šī te pīrādziņa smuki pienākās viena sastāvdaļa. Un ar visām pārējām 6 daļām tik un tā būs jāstrādā. Gan medicīnas iestādēs, gan mājās, gan sabiedrībā. Tad, kad mēs smuki nobalansējam šo dzīves līdzsvaru, tad ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam lielāku izturību pretoties dzīves grūtībām. Viena lieta, kad mēs varam teikt, dzīves grūtības ir saslimšana, bet neviena slimība neatceļ dzīvi kopumā. Tāpat būs gan šķiršanās sāpes, tāpat būs iemīlēšanās, būs gan darba atrašana, gan darba zaudēšana. Būs ekonomiskie apstākļi, būs daudz dažādas lietas dzīvē, kas tik un tā prasīs izturību. Izturību nepadoties, izturību nenonākt tādā dziļā krīzes situācijā. Un tāpat, jo mums ir lielāks šis dzīves balans, jo mēs labāk veicam slimību menedžmentu, jo mēs vairāk piedomājam pie sava dzīvesveida, jo vairāk un apzinīgāk tiek pa soli pa solītim izpildīt šī ārstēšanas programma. Un kādēļ tas ir tātad būtiski? Jo atkārtojot par psihotiskiem traucējumiem, Jo atkārtojot par psihotiskiem traucējumiem un cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām, es vienmēr saku, ka jūsu dzīve būs tāda pati, bet nedaudz vairāk sevi ir jāsaudzē. Jā, es esmu tiešām pēc pieņemšanas, man bija šodien 20 pacienti, tāpēc būs grūti ar balsi. Un vairāk sev ir jāsaudzē, vairāk ir jāskatās līdzi savai fiziskajai veselībai,
savai sociālajai labklājībai, jo katra šī lieta var izsaukt slimības pārsinājumu. Tātad, kā attīstās psihotiski traucējumi? Es ļoti bieži teikšu vārdu psihotiski traucējumi ar domu paplašināt jēdzienu šizofrēniju un radīt mūsu ausīm jaunu, teiksim, skaidrojumu, jaunu iespēju ieskatīties medicīnas attīstībā. Jo tad, kad mēs, piemēram, bieži vien sakam vārdu šizofrēnija, mums līdzi nāk ļoti daudz pašiem savu aizspriedumu, vēsturisku, kulturālu kādu ietekmi, bet patiesībā psihotiskie traucējumi, tā ir viena saslimšana grupa, kas ir aprakstīta, pierādīta un standartizēta kliniskajā medicīnā. Un tad, kad mēs redzam psihotisko traucējumu attīstību hipotēzi, mēs sākam jau domāt no pašas bērnības, no pašas dzimšanas, un arvien vairāk mēs zinām, ka katram mums ir kāda ģenētiskā slodze, ģenētiskā, teiksim, priekšnoteiktība uz kādu saslimšanu. Pats par sevi psihotiskie traucējumi, mēs arī pēc tam runāsim par to, tās ir neirobioloģiskas izmaiņas. Līdz ar to mums arī ir jātiecās pret šo saslimšanu kā pret bioloģisku saslimšanu un pietiekami nopietni arī jātiec pret ārstēšanu. Bet lēnām soli pa solītim, lai mēs saprastu, ka psihotiski traucējumi nerodas vienā dienā. Provocēt, triggerot pirmo epizodi, tas ir cits stāsts. Bet cilvēks piedzimst ar savu ģenētisko slodzi. Cilvēkam ir augot dažāda veida ietekmes. Tās var būt gan labvēlīgas, gan nelabvēlīgas. Viņš var slimot bērnībā, viņam bērnībā var būt kādi nelabvēlīgi faktori sociāli vai vārdarbīga pieredze. Viņš var mainīt dzīves vietas, viņam ir vairāk jāadaptējās. Un visas mazās lietiņas ķieģelīti pa ķieģelītim veido to, kā vēlāk funkcionēs mūsu smadzenes. Kas ir būtiski? Ka bērnam augot, mēs līdz kādam vecumam īsti pat nepievēršam uzmanību par to, kā viņš tur funkcionē. Jo ikdienas ritmā viņš iekļaujās, ja kaut ko vajag, mamma palīdz tur līdz 9. klasē, mājas darbs palīdz izpildīt. Un kopumā arī tas nav nepareizi, mēs pret bērniem ļaujam augt un attīstīties. Bet kas ir tas brīdis, kad mēs sākam redzēt izmaiņas? Un tieši tā, mēs jau nevienam smadzenēs iekšā neskatāmies. Vislabāk cilvēka smadzenes uz āru parāda viņa uzvedību. Un tad pusauģa gados pēkšņi parādās kāda nevēlēšanās mācīties, ja pirms tam atzīmes ir bijušas ļoti labas, parādās noslēgšanās no saviem vienaudžiem. Cilvēks arvien mazāk pauž intereses, arvien mazāk iesaistās. Sākās uzdība, kas ir saistīta ar atkrītas vielu lietošanu. Varbūt tā, ka ļoti, ļoti slikti tiek panests stress. Un tanī brīdī jau var sākt aizdomāties, kas notiks ar cilvēku, ar viņu personību, ar viņu psihisko veselību tālāk. Psihotiskiem traucējumiem ir tāds kā likums, ka tā ir jauna cilvēku slimība. Kāpēc mēs tā sakam? Jo katrai saslimšanai ir savs laiks, kad tai izpausties. Un pirmā psihozes epizode parasti notiek agrā jaunībā. Tas ir tātad krājās mums tā dzīves notikumi, ir kaut kāda predispozīcija, ir provocējošie faktori, un tad vidē no pusauģu gadiem, pasaules literatūrā Latvijā mēs redzam, ir līdz 21, 25, Latvijā mēs redzam, līdz tiem 30 gadiem notiek pirmā psihozes epizode. Un tad mēs varam teikt, ka jums ir psihotiski traucējumi. Ar domu, ka pirmā psihozes epizode ar ļoti rūpīgu uzraudzīšanu un ārstēšanu iespējams nekad neatkārtosies otrajā, vai arī būs tik tāds kontrolējams otrās psihozes uzliesmojums, ka tas cilvēkam neradīs traucējumus ikdienā. Bet pēc būtības pirmā psihozes epizode mums ir ļoti nopietns signāls, lai teiktu, ka šim cilvēkam ir jāpaliek psihiatrijas redzes laukā un aprūpē. Pēc tam dzīves laikā
psihotiski traucējumi norit ar pāsinājumiem, remisijas periodiem, stabilizācijas periodiem. Galvenais ir iemācīties sadzīvot un tikt galā ar krīzēm. Un šeit ir no Pasaules psihiatrijas asociācijas žurnāla ļoti forši tāda mūsdienīga jauna prezentēts domāšanas veids, ka nav viens liels katls šizofrēnija. Pilnīgi noteikti ne. Ka šī saslimšana, kā es saku, psihotiskie traucējumi, slimību grupa, kurā ietilpst šizofrēnija, iedalās vairākās fāzēs. Varat to saukt par klīniskajiem etapiem. Un mums ir ļoti svarīgi katrā etapā reaģēt fokusēti, mērķiecīgi tieši tā, kā tad ir jābūt. Un ja mēs sākam tikai no augsta riska, ja pusauģa gados mums to sauc par watchful waiting, mēs uzmanīgi vērojam, mēs piedāvājam psihosociālas intervences, ļoti liekam uzsvaru uz atkarības vielu nelietošanu, uz veselīgu dzīvesveidu, tad tālāk, ja mums jau ir kādas epizodītes, ja mums jau ir simptomi psihotiskie, tad mēs jau nokļūstam pie psihiatra. Ja mums ir pirmā psihoses epizode, mēs viņu uzreiz ārstējam psihotisku traucējumu nodaļā un pēc tam aktīvi, intensīvi ārstējam ar agrīnas intervences programmu. Pēc tam, piemēram, ja kādam cilvēkam viņš ir dzīves posmā, ka viņam ir hroniska fāzes šizofrēnija, tad kas notiek? Mēs ļoti rūpējamies par dienas kārtību, rūpējamies par to, lai cilvēkam nekas netrūkt, lai viņš būtu vairāk nodarbināts un aizņemts. Un katra cilvēka dzīves posmā ir vajadzīga citādāka pieeja. Kas vēl ir būtiski? Ka 96% no pacientiem pēc pirmās psihoses epizodes gada laikā var panākt pilnīgu pozitīvo simptomu remisiju. Un tas ir tas, par ko mēs priecājamies un kāds ir mūsu mērķis. Halucinācijas, murgu idejas var pilnībā izārstēt, ja tiek lietot medikamenti. Un jauniem cilvēkiem, pirmreizējām psihozēm, arī pēc tam dzīves laikā, ja ir bijis tāda ļoti rūpīga regulāra ārstēšanās, ir ļoti labi rezultāti ar pozitīviem simptomiem. Kas ir tas mīnusiņš? Bet tas nav tikai psihiatrijā. Tanī brīdī, kad man paliek labāk, ko es daru? Es zāles nelietoju, jo es taču esmu vesels, man palika labāk. Bet psihotiskiem traucējumiem ir ļoti nepieciešama balss terapija. Ja mūsu smadzenēs izmainās neirotransmiteru līdzsvars, tad mūsu uzdevums ir nodrošināt šo līdzsvaru ar medicīnu. Pretējā gadījumā bez medikamentiem mēs atgriežamies 200 gadus vecā iepriekšējā vēsturē. Līdz ar to mēs vienmēr stāstam, ka balss terapija ir nepieciešama. Tas ir mūsu mērķis, kad jums šie simptomi pazuda. Bet tas notika pateicoties tam, ka jūs kārtīgi ārstējāties. Jo katrs pārsnējums pēc medikamentu pārtraukšanas pastāv risks, ka tiks samazināts pelēkās vielas tilpums, ka katru reizi, ja mēs tur lēkājam, cilvēks pārtrauc neprācās medikamentus, samazināsies antipsihotisko medikamentu efektivitāte, attīstīsies sociālo un profesionālās funkcionēšanas traucējumi. Un, protams, ilgtermiņā pasliktinās slimības iznākums. Un kāda tad ir tā klīniskā aina? Jo ļoti svarīgi ir saprast, kuras lietas pacientam ir no tā, ka viņš nav ārstējies, un kuras lietas arī patiesībā var būt pašas slimības noteikts. Jo tas mums kā cilvēkam palīdz izturēties empātiskāk, palīdz labāk saprast to, kā pacients jūtās. Un šeit mēs varam runāt par tādām ļoti raksturīgām lietām pacientiem ar psihotiskiem traucējumiem, ka pasliktinās uzmanība, pasliktinās darba atmiņas ātrums, sāk mazliet kļūt citādākas izpildu funkcijas, pasliktinās verbālā mācīšanās un atmiņa. Un tāpat ar sociālo funkcionēšanu, ka liekas, jauns cilvēks, kāpēc viņam nav draugu, kāpēc viņš nesatiekās saviem skolas biedriem, kāpēc viņš neprecās un neiet uz randiņiem. Tur ir otrādi, neiet uz randiņiem un neprecās. Jo sāk parādīties sociālās funkcionēšanas traucējumi. Un tad ir tāds jautājums, ko darīt, kā tam palīdzēt? Saprotiet, ja mēs runāsim par neirobioloģiskiem
vārds ir ļoti tāds skarbs deficītiem, tad, protams, mums palīdzība būs farmakoloģiska, jo patiesībā antipsihotiskie medikamenti kalpo tā kā tāds mētelīts tam neironam, lai viņš neiet bojā, atkārtot psihožu epizodu parasinājumu laikā. Ja mēs runājam par sociālo funkcionēšanu, tad pirmajā vietā vienmēr būs psihosociālās intervences. Sociālo prasmu treniņš, un arī, protams, rūpīgs darbs kopā gan psihoizglītošanā, gan arī tādā, teiksim, psihoterapeitiskā pieejā. Un vēlreiz sakot, kādas ir šīs psihotisko traucējumu simptomu grupas, jo to es esmu ļoti ievērojis, ka tieši no tuviniekiem, kad ir tādi bezspēcīgi brīžiem, jau tāds tā kā dusmas parādās. Nu, kāpēc? Tu taču nāc un ārstējies. Kāpēc tev šitas nemainās? Vēlreiz atkārtoju, redziet, tie pozitīvie simptomi, tos mēs varam noņemt ar zālītēm. Nu, protams, ir rezistenti gadījumi, tas ir cits stāsts, bet runāsim šobrīd par to lielāko procentu. Pozitīvos simptomus jau mēs varam noņemt, mēs varam koriģēt uzvedības traucējumus, bet afekta garstāvokļa svārstības mēs varam koriģēt. Bet ja mēs runājam par negatīviem simptomiem, kurus vēl atsevišķi nolasīšu, kur tie ir, ja mēs runājam par kritiku, kas ir biežākais jautājums, kāpēc viņš nesaprot, ka viņam ir šī saslimšana, tad saprotiet, un kognitīvie traucējumi, ātrums, uzmanība, apķērība, tās lietas iet mums tādā komplektiņā, kādēļ ir noteikti šie diagnozi. Mūsu mērķis ir, protams, strādāt uz uzlabošanos, bet mēs nevaram gribēt nereālas lietas. Mēs nevaram pēkšņi transplantēt smadzenes. Mēs varam iet uz labāko, uz efektīvāko rezultātu. Un šī speciālists stāstu par šo slaidu un vēlreiz atkārtoja, ka šī nav lieta, kas ir slinkums, vai viņš man pretojās, vai viņš man ietiepjās, un kāpēc doktors neārstē, kāpēc vēl joprojām ir šie simptomi, jo tā ir pašai saslimšanai raksturīga simptomu grupa. Tā kā mēs saaugstējamies, mums tagad deguns ir iesnas, vai nu mums ir kāda bakteriāla infekcija, mums parādās temperatūra. Katrai slimībai ir savi obligātie simptomi. Un šizofrēnijai tādu ļoti lielu rūpi rada un tādu ļoti lielu neapmierinātību rada tieši negatīvā simptomātika. Un tagad jau tas ir, ejot uz priekšu, zinātnē, attīstoties, ir jau izveidojusies pat atsevišķa dimensija aprakstīt, ko sauc par adinamiju. Un tātad, kas notiek ar cilvēku? Viņam samazinās vitalitāte un enerģija, samazinās noturība, samazinās pacietība, samazināta tolerance dzīves stresam. Ja tur cilvēks kāds cits mierīgi, viņam tur, nezinu, kaut vai veikalā pazūd naudiņu vai izdod nepareizi naudiņu, vai viņam vispār kaut kas pazūd. Ja viņš uz to spēj noreaģēt ar tādu mieru un racionāli rīkoties, tad cilvēks, kuram ir psihotiski traucējumi, viņš var spēt vispār nesaprast, kā tādā situācijā, ko darīt. Ir piemērošanās grūtības sociālajām situācijām, ir izmaiņas emocionālajā intensitātē, ir garastāvokļa svārstības. Un lēnām, teiksim, tie simptomi sāk traucēt izbaudīt dzīvi. Un vēl viens simptoms, ko es esmu novērojis no pacientiem, es viņam neesmu latviski atradusi nosaukumu, bet es atradu to tātad literatūrā, ka to sauc par to scatterbrainess, kad cilvēks, viņš saka, man tā kā ir izskaisīts tās smadzenes, es nevaru safokusēties, es nevaru ilgstoši strādāt. Un tas ir tāds tā kā ne aizmāršība, ne lēnīgums, bet viss kopā. Bet patiesībā tas ir viens no šizofrēnijas simptomu grupām, uz ko mums ir jāskatās, nevis kā uz ļaunprātīgu, bet ļaunprātību rīcību, bet tiešām, kā šī saslimšana ir, un nedrīkst ļaut viņai progresēt. Un kā tad mēs neļaujam slimībai progresēt? Ārstējot, protams. Un es speciāli esmu ielikusi visu, ko vien var darīt, jo farmakoloģiskā ārstēšana 21. gadsimts, paldies Dievam, ka mēs dzīvojam šeit un tagad, ka mums ir medikamenti. Tas ir pamats, bet tas nekad nebūs vienīgais. Pills has no skills, mans mīļākais teikums, ko es visiem arī saku, tik un tā pacienta dzīve veidos pārējās lietas, kas viņā ir. Medikamenti noņems tikai simptomus, kurus var noņemt, pret kuriem nav rezistents, bet cilvēka iemaņas, aizņemtību noteikti veidos tās lietas,
kuras viņš dara vai nu kopā ar citiem cilvēkiem, vai kuras viņam ir saplānots. Tādēļ mums ir psihoterapeitiskā ārstēšana. Un jāatcerās, ka psihoterapeitiskā ārstēšana ir svarīga arī gan samazinot atkarību risku, gan arī samazinot suiciditātes risku. Mums ir psihosociālā ārstēšana. Ārstēšana skan tā ļoti varbūt interesanti, teiksim, rehabilitācija. Mums ir jāspēj cilvēkam veicināt iemaņas. Mums ir jāspēj viņam dot atbalstu nodarbinātībā. Jo ar tiem visiem simptomiem, ko es tikko nosaucu negatīviem, ir taču grūti un patiesā pat neiespējami izturēt varbūt 8 darba stundas. Nevar tik ilgi sakoncentrēties, nevar tik ilgi fiziski nosnākt. Līdz ar to ir nepieciešams šis nodarbinātības atbalsts. Un ik pa laikam, skatoties Valsts nodarbinātības aģentūrā, mēs arī šos projektus redzam. Un noteikti mums ir svarīga papildinošā dzīves sadaļa, kur mēs skatāmies līdzi gan par dienas režīmu, gan par sportiskām aktivitātēm, gan par aizņemtību. Un es ieliku tādu frāzi uzturu bagātinātā ar domu, ka cilvēku somatiskajai veselībai arī visu laiku jābūt ļoti, ļoti augstā, teiksim, nevis augstā līmenī, bet ļoti sakārtotai. Nedrīkst būt dzelzs deficīta anēmija. Jāskatās, kas notiek ar D vitamīnu. Ir jāskatās, kas notiek ar fizisko pašsajūtu, lai varētu palielināt izturību pret kādām psihisko simptomu radītām svārstībām. Par psihosociālām intervencijām, lai ir skaidrāk, jo es par to ļoti daudz runāju un stāstu, kā psihiatrs viens mūsdienās, vai arī ne tikai mums nav tā, ka psihiatrs viens tagad visu planētu izārstē, mēs strādājam komandā. Un, protams, kad mums ir tie resursi var būt ierobežoti, jo nevienā pasaules valstī nav bezlimita resursu, bet tāpat arvien vairāk mums ir pieejams jebkuram cilvēkam psihiatrs kopā ar komandu. Jo, ja mēs runājam par šo ārstēšanas efektivitāti, tad efekts ir komandai kopā. Nevis vienam elementam, bet komandas darbam kopā, kur ir iekšā gan psihologs, gan mākslu terapeiti, gan fizioterapeits. Un, protams, man ir ļoti liels prieks, kad es strādāju komandā, agrīnās intervences komandā kopā ar māsu, jo tas izglītošanas darbs ir vienkārši fantastisks, ko veids māsa. Kas ir līdzestība? Par to mēs arī mēģinu stāstīt, daudz es runājuši, bet es vēlreiz atkārtošu, ka līdzestība ārstēšanā nenozīmē tikai medikamentu lietošanu no rīta un vakarā. Līdzestība nozīmē, tātad viens ieradās uz vizītēm čeku, un tas ir tāds viens arguments, bet viņš taču tur nāk katru mēnesi. Ar to, ka cilvēks kaut kur atnāk, apsēžās un aiziet prom, tas nevar mainīt viņa stāvokli tādā mērā, ja ir iesaiste. Un iesaiste ir no psihiatra, un varbūt tas skan tā bargi, bet 50/50. Es strādāju no visas sirds, es domāju līdzi, es iesaku, es ieklausos, es secinu, es meklēju terapiju, es vēroju, es veidoju šo klīnisko novērtējumu, bet arī pacientam ir jāstrādā pretī. Un šī gadījumā mēs runājam par psihotiskiem traucējumiem, tad pacientam un ģimenei ir jāiesaistās. Un tad mums arī būs šis ārstēšanās rezultāts. Jo ārstēšanās pati par sevi sastāv no vairāku solīšu veikšanas. Tāpat, piemēram, ja dakteris saka, kad ir jāveic svara korekcija, jo cilvēkam var būt grūti no rīta piecelties. Nevis no tā, ka viņam ir negatīvā simptomi, bet no tā, ka viņam ir jāpieceļ sev un 60 liekie kilogrami. Un tagad mieru, tikai mieru, medikamenti izraisa svara pieaugumu, bet tā ir viena no blaknēm, kas ir koriģējama. Un kas ir tie brīži, kas ir visgrūtākie? Un es domāju, ka tas jau varbūt ne tik grūti, kā lietot vārdu izšķirošie. Un tas ir brīdis pēc pirmās psihozes. Ja mēs tādā brīdī dabūnam šo te līdzestību, par ko es tikko runāju, par to, ka visi iesaistās un visi strādā viena mērķa vārdā, tad pēc tam iespējams mēs nekad netiksim līdz tai 4. hroniskajai stadijai, un cilvēks atgriežas savā dzīvē. Patiesībā viņš nekad tā arī neaiziet. Viņš atgriežas savā skolā, savā darbā un veido pieaugušu cilvēku jēgpilnu dzīvi. Un kas mums ir svarīgi? Tanī brīdī, kad ir šī psihoze, tā ir trauma, es arī pēc tam rādīšu, tā ir krīze visai ģimenei un arī pašam. Labi, ejam uz priekšu.
Tas, ko es vēlējos noteikti pateikt, ir par šo te riskiem pašā saslimšanas sākumā. Mēs daudz runājam par šizofrēniju, mēs daudz runājam par dažādām krīzes reakcijām, bet ļoti svarīgi saprast, ka jebkura saslimšana, arī psihotiskie traucējumi, var cilvēkam provocēt arī depresijas epizodi, jo patiesībā tā situācija ir ļoti, ļoti smaga, un lai tālāk tiktu, es nezinu, kā lai pasaka tā pēc iespējas optimistiskāk, lai tālāk gan sadzīvot ar saslimšanu, gan arī veidotu šo te savu dzīvi, pavisam noteikti ir jāspēj atpazīt pašā slimības sākumā, vai pacientam nav psihotiska traucējumi un klāt pavadoši arī depresijas epizode, jo abus divus var ārstēt un katram ir sava ārstēšanas taktika. Un lieta, ar ko es vien vairāk cenšos runāt un stāstīt, ka patiesībā pacientiem, ne visiem, bet ir jāatpazīst, kuram pēc būšanas stacionārā, kuram pēc kārtējās slimības pāsnājuma vai pēc pirmās slimības pāsnājuma var būt pat posttraumatiskā stresa iezīmes, jo psihoze ir ļoti smaga situācija, jebkura cilvēka dzīvē. Un tādēļ es vienmēr ieteiktu arī, ka mēs runājam saviem mīļiem cilvēkiem vai runājam saviem pacientiem, pieņemt to, ka šī situācija ir bijusi liels pārdzīvojums un uzreiz izturēties ar maigumu un iejūtību. Un tad es arī ieliku šīs tādas bildītes, jo tad man brīžām radinieki sāka, tad viņam ir depresija, viņam nemaz nav šizofrēnija. Un tad kā tad mēs varam atšķirt? Un tad man tāda vienkārši tāda cilvēcīga asociācija ir, ka tad, kad cilvēkam ir, piemēram, tikai depresija, viņam nav psihotiskie traucējumi, bet viņam tikai depresija, tad viņš vairāk ir tā kā no Vinnija pūka ezelītes ījā, ka viņam ir šīs te emocijas, bet viņas ir ļoti tādas nomāktas, un viņš laik ir beidīgs un nelaimīgs, un viņam ir grūti sevi motivēt, jo viņš to nevar, tāpēc, ka viņam depresijas epizode. Bet ja mēs atkal skatāmies, piemēram, uz depresijas simptomiem šizofrēniskā spektra traucējuma ietvaros, tad vairāk tas būs tā kā kaisno sniega karalienes, kur mums jau ir mazliet šie negatīvie simptomi, kur cilvēkam ir vairāk tāds emocionāls vēsums, nevis ļoti izteikts ar tādu pilnīgi empātiju izsaucoša emociju nomāktība. Un kas šī visā ir svarīgi? Kādreiz arī tur stāstu un tur pielietoju asociācijas no pasakām un cenšos visādi radīt to izpratni, jo ģimenes psiho izglītošana ir viens no tiem veidiem, kā mēs slimību labāk menedžējam. Un no sākuma visiem, kas būtu radnieki, būtu jāzina 3 lieli balsti. Un būtu jāsaņem, kur tas ir iespējams. Pirmais ir jāsāk ar simptomu atpazīšanu, pēc tam mums ir jāsaprot, kā rodās šī saslimšana un jāspēj kritiski domāt, un pēc tam mums ir jāspēj arī redzēt dzīvi tālāk. Gan iedrošinot sevi, gan arī pašam būt optimistiskam. Un šo slaidu es arī jau esmu stāstījusi, un es vienmēr to pieminu, un pieminu katru reizi arī pieņemšanās, ka visi pacienti nav vienādi. Un tas ir jāsaprot, jo tad, kad mums tās gaidas, kad doktori tik izcili palīdzēja un tik labi sanāca ar manu kaimiņu vai ar to draudzenes bērnu, man būs tāpat. Nav visi pacienti vienādi. Vienādu rezultātu mēs nevaram gaidīt pilnīgi 2 dažādiem cilvēkiem ar dažādām personībām, ar dažādu saslimšanas gaitu, ar dažādu receptoru uzņemtību pret medikamentiem. Līdz ar to vienmēr cenšamies izdarīt tos modificējumos faktorus, ko mēs varam pamainīt, bet galvenais nemokam sevi ar tādām liekām gaidām. Esam racionāli. Un kas ir jāņem vērā, plānojot prognozi? Un šis ir ļoti būtisks. Es pašā strādāju ar šo pirmo daļu, kas ir no 2 līdz 5 gadiem, ka mums ir vienmēr jāizglīto par atkarības vielu nelietošanu, nedrīkst lietot atkarības vielas. Katram smadzenēm ir sava uzņēmība, un atkarības vielu lietošana pasliktina šizofrēnijas prognozi. Kas mums vēl ir jāņem vērā? Jāpabeidz skola. Liekas, kur te man vēl tagad skola un kas vēl? Jo vairāk mēs mazos dzīves ķieģelīšus ieliksim, jo labāk, jo vairāk mēs varēsim pēc tam dzīves laikā uz kaut kā atspērties. Ir jābūt funkcionēšanas līmenim jau pirms saslimšanas, vai arī tad, kad tā saslimšana sāk lēnām parādīties, ir pēc iespējas jācīnās par ikdienas funkcionēšanas saglabāšanu. Ir jācīnās par savu draugu loku, par šīm sociālajām aktivitātēm, par hobijiem, jo tas viss kopā to izturību pret dzīves grūtībām tikai vienīgi palielinās.
Un te es esmu ielikus, bet tas ir literatūrā aprakstīts, un mēs zinām pacienta dzimums. Un tad kurš ir tas dzimums? Tad mums ir jāsaprot, kad meitenēm iet veiklāk, meitenes ir centīgākas, disciplinētākas, kā arī neirobioloģiski faktori, kad prognoze šizofrēniskā spektra traucējumiem sievietēm ir labāka. Un to visu zinot, ir jāsaprot, kad ir šī, kā es minēju, izpratne, kritika par savu saslimšanu, kas var nebūt. Un mēs par to, kā lai saka, mēs necīnamies par lietām, kuras mēs nekad nevaram sasniegt. Mēs varam radīt līdzestību, bet mēs pa visām varītēm necenšamies cilvēkam ieskaidrot, ka tu tagad esi tāds un šitāds un slims un kāds. Mums ir svarīgi, lai cilvēks apzinās savu veselības stāvokli, lai ir līdzestīgs, lai kontrolē un lai nav šie slimības pārsnājumi. Bet mēs nevaram gribēt no visiem pacientiem, kuriem saslimšana ir galvas smadzenēs, gribēt 100% kritiku par to, kā tagad viss notiek. Bet tāpat laikā izglītošana un savu simptomu atpazīšana ir obligātās prasības tādai veiksmīgai slimības menedžēšanai. Un simptomus katram mēs varam iemācīt atpazīt. Mēs negaidām, ka no rīta pamodīsies un zinās, kā atpazīt savus simptomus. Mēs lēnām psihoizglītošanas laikā iemācāmies atpazīt karogu simptomus. Citam tas ir pēkšņs bezmiegs, citam tā ir vēlme neiziet no mājām, citam tā ir atkal balsu parādīšanās, kādam citam cilvēkam var tas būt tieši otrādi ļoti liels enerģijas pieplūdums. Remisijas jēdziens. Kādēļ tas ir būtiski? Jo tās ir lietas, ko es vienmēr cenšos nokomunicēt un paskaidrot. Ir divas lietas, ir remisija, kuru ārsts vēlās sasniegt un kas ir viņa klīniskais mērķis, un ir atveseļošanās, kas ir tas, ko vēlās sasniegt cilvēks. Cilvēkam slimības neesamība nozīmē funkcionēšanu visās sfērās, un tas ir tikai labi. Un tā arī ir jāgrib, un tas arī ir jādara. Savukārt, kas notiek no ārsta kabinetā, es tā ļoti mierīgi cenšos paskaidrot, mums ir svarīgi simptomi, mēs orientējamies uz klīnisko ainu, tāpēc atveseļošanās sasniegšanai ir nozīmīgi visi elementi kopumā. Savukārt, tas, kas ir visa mūsu profesionālā komanda, tā skaitā arī sociālā labklājība, tā skaitā arī visu šī vides ietekmi. Savukārt, remisija būs tas, ar ko jūs strādāsiet psihiatra kabinetā. Un tādēļ, brīžiem ir tāda neapmierinātības sajūta. Kā man vairs nav simptomi, bet cilvēks tik un tā viņš ir nelaimīgs, vai viņš nejūtas, viņš jūtas neapmierināts. Tad mums ir jāspēj atkāpties no šīs tikai medicīnas vērtēšanas un jāsaprot, ka atveseļošanos varēs panākt tikai tad, kad visi tie pīrāga gabaliņi būs sastājušies tādā vienā līnijā. Un, lai to sasniegtu, speciāli ielikt tādu slaidiņu, kad atveseļošanās iekļauj sevi arī sociālo atveseļošanos. Cilvēks var justies veiksmīgi, var justies apmierināts, var justies jēgpilni un pilnvērtīgi, ja viņam ir gan interpersonālās attiecības, pēc viņa izvēles. Katrs mēs izvēlamies, kāds mēs vēlamies. Gan dzīvesvieta, gan darbs, gan izglītība, gan brīvā laika aktivitātes, gan arī jēgpilnas izklaides un hobiji. Un to visu mēs tātad spējam īstenot vai nu ar multiprofesionālas komandas palīdzību, vai nu tomēr ļoti, ļoti aktīvi tuvot cilvēku palīdzību. Par psihiatrisko rehabilitāciju to, es domāju, diemžēl mums nozaga laiku cilvēki, kas pieslēdzās mūsu zūmiņam, bet es jums tādu svarīgāko lietu, lai jums paliek katram savai inteliģencei, savai zināšanai, ka ir divas lietas psihiatriskajā rehabilitācijā. Mums Latvijā ir valsts apmaksāts dienas stacionārs, un mums tāpat ir Labklājības ministrija, kur ir sociālie dienesti un kur ir dienas centrs. Lai atkal nesadurās šīs gaidas ar realitāti, dienas stacionārā mēs nodarbojamies ar psihiatrisko rehabilitāciju, palielinam funkcionēšanu, koriģējam medikamentus, skatāmies, kura psihosociālā intervence var šobrīd palīdzēt. Savukārt dienas centrā mēs no cilvēkam nodrošinam aizņemtību. Atcerieties to bildīt par pats slimības sākums un hroniska fāze. Un dažreiz šī socializēšanās nodrošināšana un aizņemtības nodrošināšana ir pats labākais, ko mēs cilvēkam varam arī dot, lai nav visu laiku šī sēdēšana vienam mājās.
Vēl viens no tādiem rehabilitācijas veidiem, kas patiesā ir ārstēšanas programma, Latvijā ir agrīna intervences programma. Arī šizofrēnija ārstē fokusēt mērķtiecīgi. Pašā saslimšanas sākumā, pēc pirmās psihozes epizodes, komanda strādā vērsti ne tikai uz farmakoloģisko ārstēšanu, bet arī uz sociālo prasmju atjaunošanu, uz psiholoģiskās palīdzības nodrošināšanu. Un šeit jēga ir tad, ja cilvēks ir tikko saslimšanas sākumā, tad, ka mēs visvairāk varam kaut ko izmainīt. Un būtība tā tad ir, ka mēs samazinām psihotiskos simptomus, palielinām līdzestību ārstēšanās procesā. Ja es teicu, ka visbīstamākais ir medikamentu pārtraukšana. Un ko mēs vēl panākam, ka mēs samazinām rehospitalizācijas, mēs attālinam ar balss terapiju otro psihozi, lai pēc būtības cilvēks paspēja savos jaunības gados nodibināt un sakārtot savu dzīvi. Lai paspēja sakārtot, pabeigt skolu un lai paspētu, teiksim, to pamatiņu dzīvei uzbūvēt. Jo jaunības gadi ir mums tie intensīvākie. Un tādēļ mums nav tikai viens psihiatris, mums ir vesela komanda, ir psihiatris, ir klīniskais psihologs, ir mūzikas terapeits, ir māsa, ir aprūpes koordinators. Un šis pakalpojums pieejams RPNC ar psihiatru nosūtījumu. Tagad, kā jau es jums solīju, mazliet pāris vārdos par to, ko tad piedzīvo radinieki, ko piedzīvo tuvinieki. Jo mums ir valsts pakalpojums, kas patiesībā ir ļoti forši, ka Latvijā tas ir pieejams, bet loģiski, ka visam būs resursu ierobežojums. Bet tik un tā es vienmēr cenšos arī pajautāt un parunāt ar radiniekiem, jo ir krīzes dzīvē, visiem ir krīzes, un šīs ir tādas lielās medicīniskās krīzes, tad mēs zinām, ka pacients piedzīvojot akūtu psihozi, tā ir viņam krīze un neatliekams stāvoklis. Savukārt piederīgais piedzīvojot akūtu stresa reakciju, es atvainojos, piederīgiem vērojot un esot tā kā lieciniekam šī visā, arī viņš piedzīvo krīzi. Un tad ir jāsaprot arī savas sajūtas, ka iespējams es viens pats galā netikšu, kad arī man ir vajadzīga palīdzība, jo es šī brīdī esmu krīzes stāvoklī. Un viena lieta, par ko, man liekas, mums jārunā ir vairāk, bet visiem kauns ir runāt par kaunu, bet tas ir viena no emocijām, uz kurām mēs varam atrast atslēdziņu, lai ikdienā justos labāk. Un tas skar gan pacientu kauns, gan arī piederīgo. Un mums ir tādi trīs elementi. Pirmais vienmēr, ak, Dievs, ko citi par mani domās? Es biju psihiatriskā slimnīcā, vai mans dēls bija psihiatriskā slimnīcā, mans vīrs bija psihiatriskā slimnīcā. Otra lieta, vai mēs spējam vispār sadzīvot ar kaunu izjūtu, vai arī mums nav par daudz, jebkura lieta mūsos neizraisa kaunu. Un trešā lieta, kas ir ļoti, ļoti būtiska, mēs sākam meklēt un vainot sevi, vai vispār sākam meklēt vainīgos. Un tādā brīdī, kad kādam ir psihiskās grūtības, vienmēr ir jautājums, kā es varu būt tāds, kāpēc es esmu tāds nepareizs un kas ar mani nav kārtībā, bet noņemot nos šīs traucējošās emocijas, pavisam noteikti mēs varam labāk saprast sevi, labāk palīdzēt savam radiniekam un, protams, arī paši neiztekt. Par emocijām piederīgiem es stāstīju, un šeit visbūtiskākā, ko es kādreiz ieliku vēlreiz, ir, mums ir jāsaprot, ka tas ir tāds cikls. Un tās fāzes, kas ir noliegums, ka nē, man tomēr nav slimība, dakteris nepareizi diagnosticējis, ir pilnīgi dabiska. Galvenais neievilkt nevienu no šīm fāzēm, lai pēc iespējas ātrāk mēs varam nonākt pie tādas veiksmīgas slimības menedžmenta. Jo viņa kroniskas saslimšanas gan psihiatrijā, gan arī citās veselības nozarēs, viņas būs nepārtraukti. Un ar viņām ir jāiemācās sadzīvot. Un tas cikls, lai cilvēku neizsmeļ un nenokurdina. Par atbalstiem tātad, ko mēs sniedzam sev kā piederīgajiem, ar ko mums ir jācenšas saprast, kad visnozīmīgākais stresa situācija pārvarēšanā ir ārējais resurss. Nepalikt ar savu kaunu sajūtu vienam pašam, jautāt. Nevienmēr psihiatrs ir vienīgais cilvēks, ar kuru var pārunāt savas pārdomas. Tāpat mums katram ir kāds, kas mums uzticās, arī mēs kādam uzticamies.
Ļaujam sev ieteikt, ļaujam sevi uzklausīt, nebaidamies, jo tanī brīdī, kad galvā ir ļoti daudz trauksmes, nevar jau loģiski padomāt. Un kā runāt ar kādu, kuram ir grūtības? Pirmām kārtām vienkārši būt līdzās, piedāvāt, atbalstīt viņu lēmumus. Tas daudziem cilvēkiem ir bail tādās situācijās un neērti vispār iesaistīties vai pajautāt, kā iet tavam radiniekam. Vai kāds redz, kad ar ātro palīdzību aizved uz slimnīcu, tad visiem ir bail kaut ko runāt, vai kā, jo liekas, ka tad uzliks atbildību viņam. Jums nav jārisina citu cilvēku grūtības, bet mums katram ir jāspēj būt līdzās, mums katram ir jābūt cilvēkam un empātiskam, ko mēs redzot šodienas notikumos, diez vai mēs tā varam cerēt, ka pasaule ir tik rožaina un skaista. Bet jebkurā gadījumā, tātad, kas ir svarīgi, ko cilvēkam pateikt, ja jūs redzat, ka viņam ir grūti, vai varbūt arī pašam sev pateikt? Pirmkārt, identificēt un atpazīt pārspīlētās lietas. Varbūt nemaz nav sācies pārsnājums, varbūt šī ir tikai slikta diena, jebkuram ir slikta diena. Identificēt pesimistās domas, varbūt saslimšana nemaz neprogresē, bet manī ir tāds nolaidušās rokas, es esmu zaudējis optimismu un es uz priekšu jau sevi ieraugu ar vien tādu pesimismu. Strukturēt problēmu risināšanas metodas. Pajautājumu kādam, kurš ir stabilākā psihiskajā stāvoklī, kuram nav šobrīd šāds sašūpojiens, un pajautājumu soli pa solītim, kā man šo problēmu risināt. Kā man aizvest uz slimnīcu kādas lietas, kā man tur atmaksāt rēķins, kā man sakārtot māju cilvēciņam. Jebkurā gadījumā lūdzam kādam mums palīdzēt atrisināt šo situāciju. Konkretizējam savas bažas un spējam atrast loģiskus pretargumentus. Un kas ir vēl svarīgi, lai mums katram atziņā būtu savs krīzes plāns, ja mēs dzīvojam ar cilvēku, kuram ir kādas veselības grūtības. Jo, kā es saku, stresā var pēkšņi sajukt un var neatcerēties, kas pēc kārtas jādara pat ļoti vienkāršos jautājumos, kā piemēram piezvanīt vai psihiatram vai ātrai palīdzībai vai savam ģimenes ārstam. Pa solītim sarakstam uz lapiņas, ko mēs darīsim krīzes situācijā. Kā runāt ar tuvinieku, kuram ir šizofrēnija vai kuram ir psihotiski traucējumi, jo tas arī, kas tagad notiek, vai tas ir cits cilvēks. Un, protams, kad ir ļoti daudz šīs trauksmes un bailes. Nē, tas nav cits cilvēks, neviens nav apmainījis jūsu cilvēku. Tāpat tas ir jūsu mīļotais ģimenes loceklis, tikai viņa uzvedību slimības pārsnājuma laikā nosaka šīs slimības simptomi, nevis tas, kas ir viņa veselā daļa. Un līdz ar to ir ļoti grūti saprast, bet nedusmoties, neļaunoties, bet redzēt, ka slimība nosaka uzvedību. Un tādēļ mums pēc iespējas ātrāk ir jābūt šim te pārsnājuma ārstēšanai. Tātad, bet kā tad runāt? Soli pa solītim. Pirmkārtām mēs nepiekrītam, bet mēs nenoliedzam otra cilvēka halucinatoro vai murgainu izmainīto realitāti, jo viņam tā ir īstenība, bet tā nav jūsu īstenība. Un tad, ja mēs sākam apstiprināt halucinācijas, tad mēs varam radīt tam otram vēl nepareizu iespaidu. Mums ir jāzina, par ko ir šie murgi, par ko ir halucinācijas. Un kāpēc tā? Jo mums ir jāsaprot bīstamību. Mums ir jāsaprot, vai netiks ievainots kāds cits cilvēks, vai netiks nodarīts pāri viņam pašam. Mums ir jāzina šie plāni, ko plāno darīt, kur doties, kādēļ par naktīm pazūt, kādi ir uzradušies dīvainas paziņas, arī ar domu pasargāt un aizsargāt. Bet tie labās lietas, tas pozitīvais pastiprinājums, mēģinam uzslavēt par katru produktīvu rīcību. Fokusējamies uz neitrālām tēmām. Iedrošinām runāt par to, ko viņš vēlās, runāt par kādām papildus lietām, ne tikai uz slimību, bet runāt par to, kas notiek dzīvē. Sakārtojam dienas struktūru un radīt piemēru. To jau es arī šodien teicu, ka ļoti viegli ir tā kā dot padomus par veselīgu dzīvesveidu, bet daudz efektīvāk ar savu piemēru. Piemēram, es eju vakarā skriet, vai tu negribi man pievienoties? Es eju pārgājienā sestdien, vai tu man negribi pievienoties? Daudz būs lielāks efekts nekā vienkārši pateikt, kādam tagad vairāk kaut kas tur jākustās ir. Kustamies paši un ņemam savus mīļos līdzi. Iesakam mazināt stresu, izvirzam realistiskus mērķus. Nebūs iespēja visiem atgriezties tanī dzīvē, kas ir bijusi pirms saslimšanas. Un katra nereāli izvirzīta mērķa nesasniegšana rada tikai vilšanos un traucējumus. Arī paša.
Līdz ar to reāls mērķis sasniedzam, esam priecīgi un dzīvojam tālāk. Nebaidamies runāt par pašnāvības domām, jo tas nepastiprina vairāk domas par pašnāvību, bet tas ļauj mums ātrāk palīdzēt. Protams, sniedzam tos atbalsta veidus, kas ir iespējami. Un psihoemocionālais atbalsts ģimenēm sevi ietver to, ka es arī ieliku speciāls slaids, kas domāts tieši ģimenes locekļiem. Mums šobrīd psihoemocionālais atbalsts ģimenēm ir pieejams agrīnas intervences komandas sastāvā. Ceram, ka nākotnē tas būs pieejams arī plašāk, bet pēc būtības katram ģimenes loceklim ir jāvelta uzmanība savām vajadzībām, savām gaidām. Bišķi jāpačako, cik viņas reāls. Ir jāvelta uzmanība efektīvā komunikācijas veidošanā, lai nav tā, ka kāds visu laiku ir spriedzē. Ir jāveido katram ģimenes loceklim tāda iespēja saprast viņu izglītot un cik daudz es varu un cik daudz es nevaru. Jo vispat mīļākās māmas, diemžēl, ja nav psihiatri, nevar pēkšņi būt psihiatrs un mamma vienā personā. Mums katram ir jāsaprot, ko mēs varam un ko mēs vairs nevaram. Un šeit es ieliku slaidu jau ar domu, ka tas ir nevis tāds aicinājums, ka tad jau visiem jāārstējās, bet tieši otrādi, kad nevajag dzīvot ciešanās. Un brīžiem vajag veltīt laiku tikai sev, vajag saņemties, mobilizēties, jo tas ir ļoti, teiksim, resursu prasoši un var izdegt palīdzot kādam katru dienu, katru stundu, gadu no gada. Līdz ar to mums Latvijā ir pieejama valsts apmaksāta psihiatriskā palīdzība. No sākuma sākam tātad vēlreiz teikšu, nekaunamies, nekautrējamies, runājam par savām grūtībām, vienkārši cilvēcīgi parunājamies ar kādu savu uzticamu personu. Varam lietot pašpalīdzības metodas. Latvijā ir valsts apmaksāta psihologu konsultācijas, arī ar ģimenes ārstu nosūtījumu. Un grūtību gadījumos, ka mēs vairs paši nefunkcionējam un kad jau ir tas teikums, es vairs netieku galā, mums ir tātad dienas stacionārs, mums ir atvērta tipa nodaļas un var, protams, arī ambulatori nākt pie psihiatru, un šīs adaptācijas un dzīves krīzes mēģināsim pārvērt kādiem kopīgiem spēkiem. Un te es vēlreiz uzskaitīju, kuras ir tās būtiskākās, bet pēc būtības, protams, psihoterapija, atbalsts psihoterapija un krīzes intervences.